Teiktu jau varās vārtu. Kur man jāiet? Man liekas, tajā dārzetavī, tas, kas tev ir priekšā, tajā dārzetavī jāstāv. Lai tā kā tā, lai tā pagalma sajūta. Nu, tas tā kā pats galvenais. Tas būtu tas kopskats, ko mēs gribējām rādīt. Pagriežam galvu tā kā vairāk pa labi, lai tas kociņš arī tur redzams un tā. Nu, pirms tam šajā vietā atradās viskaut kas, tā varētu teikt. Tur bija gan noliktavas, kaut kādas darbnīcas. Tipiskais industriāls mantojums, kas ir daudz Rīgā pagalmos. Nu, kas ir laika gaitā ticis pārbūvēts, renovēts. Tas ir iekšpagalms, tā ir viena no galvenajām projekta kvalitātēm. Omulīga, intīma, noslēgta vide, kurā var veidoties tāda kā iedzīvotāja kopiena. Mērķis bija orientēt visi dzīvoklīši tieši uz to pagalmu. Realitātē sanāk, ka mēs gandrīz vai skatāmies tādā kā viņu viesistabā. Jo, šis dārs ir tāds viesistabas paplašinājums. Tu esi vienā no mazākajiem miteklīšiem iekšā. Viņš burtiski saplūst ar to ārtelpu, ir sajūta, ka tu esi, kaut kādā privātmājā un tev ārā ir dārs. Tās materialitātes un arī tā skaitā krāsas, kas ir ārtelpā, arī ienāk iekšā. Un tās palodzes tika speciāli taisītas tādas īpaši platas, gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi. Var sēdēt arī jau tādā palielākā bariņā, apdzīvot šo starptelpu starp ārpusi un iekšpusi. Un ejam uz detaļu? Jā. Ejam uz detaļu, bet tad tev atkal būs jāiet ārā. Tur vairāk tieši saka, tas stūris mums patīk, ka tur redz tādu visu to no detaļu viedokļa, tos iespējamos elementus. Kaut kā šādi. Viss vecais kultūras slānis un tā skaitā arī mūsu tas jaunais pienesums. Pirmkārt, var redzēt, cik dažādas šīs ķieģeļu faktūras tur ir un no dažādiem laikmetiem. Mūsu tā pieeja, laikam, vienmēr bijis tāda, ka mēģināt tos materiālus izmantot maksimāli tādā godīgā veidā, nemēģinot viņus slēpt. Un tāpēc arī ir tas baltais ķīdels, ir tas vecais. Viss ir tas, kas bija. Mēs tur neko nedarījām. Tie ēkas uzslāņojumi, kas uzreiz bija redzami, viņi likās, te vajag izvākt noteikti visas mašīnas ārā, te ir jātop pilsētas dārzam. Es domāju, ka varētu būt šādi. Ir arī man kurzemē īpašums, kur bija tāds pamets dārs, kur, diemžēl, mājvieta ir zudusi, bet tur bija tāds liels, absolūti fantastisks, skaists dārs. Tad mēs pārvedām lielos ogu krūmus, iedodot viņam otro iespēju vēl kalpot un darīt prieku kopienas cilvēkiem.